Kas ir Cēsis? Cēsis, manuprāt, ir kaut kas vairāk nekā pilsēta. Cēsis, tā ir personīgi man tā ir ģimene, tās ir mājas, tās ir sajūtas, tā ir miera osta. Cēsis, vismaz priekš manis, tas ir kaut kas vairāk nekā tikai pilsēta. Cēsis ir viena no pašām vecākajām pilsētām Latvijā, tikai 5 gadus jaunāk par Rīgu. Cēsis ir Vidzemes centrs, Cēsis ir skaistuma ziņā pērle Latvijas pilsētu vainagā ar savu vēsturi, kultūras un daudziem citiem procesiem. Cēsis ir mājas! Man personīgi Cēsis ir dzimtā pilsēta. Kas tev, Patricija? Mammas dzimtā pilsēta. Cēsis ir mana dzīvesvieta. Cēsis ir pilsēta, kurā mēs abi dzīvojam. Cēsis ir Livonijas galvaspilsēta, vieta, kur satek visi ceļi. Manuprāt, Cēsis ir ļoti jauka vieta, kur dzīvot, kur mācīties. Un es ieteiktu visiem jauniem cilvēkiem, kas sāk mācīties šeit Cēsīs, pamācīties šeit, tad braukt pasaulē, mācīties tur vēl daudzkārt vairāk nekā Cēsīs, un tad atgriezties atpakaļ un likt lietā tās savas zināšanas šeit. Cēsis ir tāda ļoti, ļoti jauka vieta pasaulē, kur pēc skolas, Cēsoles ģimnāzijas var braukāt pa Bruģu ieliņām ar velosipēdu, braukt ar downhill dēļiem pa Pils parku, izbraukt ar kuģīti un vienkārši jauki pavadīt savu laiku, kā arī dzīvot šeit. Pamazām šeit uzrodās tādas mazas mīlīgas kafēnīciņas un izskatās, ka Cēsis vien aug un plaukst. Tā kā Cēsis ir tāda brīnišķīga vieta. Cēsis man ir ļoti mīļa pilsēta. Maza pilsēta, bet tiešām mīļa ar savu skaisto vecpilsētu, pili un laukiem visapkārt. Tā, es esmu saticis nejauši Edīti. Edīti, kas tavuprāt ir Cēsis? Cēsis ir mana mīļākā vieta, kur vienmēr atgriezties un manas mājas. Cēsis for me is my home far away from home and the place where now I'm spending a very beautiful year so far. Vieta, kur es dzīvoju, forša pilsēta, vienkārši superīgs spots, negluži superīga vieta. Manuprāt, Cēsis ir ļoti skaista pilsēta ar savu šarmu, kaut kādu vēsturisko, nozīmi. Nezinu, es te nedzīvoju, bet man ļoti patīk uz šejieni atbraukt, man te dzīvo draudzene. Nezinu, es vienmēr ar prieku šeit atbraucu. Cēsis ir man dzimtā pilsēta. Cēsis ir mana dzimtene. Cēsis ir skaista pilsēta, kurā es dzīvoju un strādāju. Un tajā pašā laikā arī izpriecājos darba laikā. Cēsis ir manas mājas, vieta, kur mīt man mīļi un dārgi cilvēki. Saki, mājas mums ir Cēsis, vai ne? Ir mums mājas, jā. Un kas tev ir Cēsis? Mājas, saki, vai ne? Man mājas ir Cēsis. Cēsis dzimtā pilsēta mums abiem. Manuprāt, Cēsis ir ļoti skaista maza pilsēta. Un viņa atšķirās ar to, ka citās pilsētās nav šādas vecpilsētas un šādas skaistas ielas kā Cēsīs. Man liekas, ka tas ir tāds, ļoti īpašs kaut kas priekš Cēsīm. Manuprāt, Cēsis ir pilsēta. Tāda ļoti skaista pilsēta, kur tiešām ļoti vērtīgi ir pavadīt brīvdienas. Manuprāt, Cēsis ir ļoti skaista pilsēta. Tā ir pilsēta pārspilna, bet tā nav vienkārši pilsēta, kas ir kā pārējās visas Latvijas pilsētas. Tā ir pilna ar interesantām leģendām un interesantiem cilvēkiem, interesantiem pasākumiem un tradīcijām. Cēsis, manuprāt, ir vieta, kur katram gribētos dzīvot, kur katrs jūtas laimīgs un laimīgi tāpēc, ka mums ir tik skaista vieta, tik skaista Rīgas iela un tik ļoti daudz jauku cilvēku. Cēsis ir skaistākā pilsēta pasaulē.